Redzi, mīlas žāvētājs. Un kāpēc vecie labie mīlas agregāti, gan veres mašīnas, gan žāvētāji, kāpēc viņi ir tik forši? Pirmkārt, ja tev kaut kam jātiek klāt, tu vari šādi te attaisīt vaļā, tur vēl bišķi paskrūvēt un noņemt visu nost. Nav kaut kur baigi jāvalk ārā. Tu patiesībā no aizmugurs nekam klāt tik nevar. Vēl var apgāzt uz muguras vai uz sānu, un tad apakšu var noņemt vēl tur šim tam var tikt klāt. Bet baigi nē, bet jā, šādi te attaisi no priekšas viss brīvi pieejams. Un vēl kas interesanti, bieži ko vajag, zin kā attaisot vaļā to pašu kafijas aparātu vai kaut ko gribās palaist, pārbaudīt, lai redzētu, kas strādā, kas nestrādā, un tu nevari, jo ir kaut kādi devēji, kaut kādi slēdži, kas pasaka, nē, tev tur tās durtiņas vaļā, nekas neies krastā. Ar mīlu žāvētāju tā nav. Slēdz iekšā un skaties, kā viss notiek, kā viss griežās, kur kas notiek. Pasties, cik tas labs ir. Pamatīgi jāpažāvē būs. Pats žāvētājs, kas ir interesanti, nevis drēbes.